Jau otro gadu viena no lielākām ambulatorā medicīnas iestādēm, Veselības centrs 4, papildinājis savu pakalpojumu klāstu speciāli bērniem ar jaunu struktūru vienību ar tādu nosaukumu Bērnu veselības centrs. Kopš pašiem pirmsākumiem pakalpojumu klāsts principā nav mainījies. Visi ārsti, kas sniedz pakalpojumus bērniem, šeit ir gan pediatrs, gan neirologi, gan acu ārsts un ausu ārsts, logopēds. Viens no jaunākiem pakalpojumiem gan ir Montessori kabinets, un tāpēc ir arī speciāls neirologs, Montessori speciālists. Un tad vēl otrs virziens, bez šī ārstniecības virziena, ir attīstošās bērnu grupiņas. Lora kabinetā pieejama visjaunākā un modernākā diagnostikas aparatūra, kas ļaus jau saulēcīgi konstatēt kādu ausu, deguna vai kakla saslimšanu. Biežāk, laikam, saistīts ar dzirdi būs tās problēmas, kad jau vecāki sāk uztraukties par bērnu kaut kā. Viņš nereaģē uz skaņām un neatbild uz vecāku jautājumiem. Tas tāds biežākais un arī nopietnākais no Lora puses, kas tāds būtu un kam visvairāk vecākiem būtu jāpievērš uzmanība. Ārste rekomendē pie mediķiem vērsties uzreiz, kad bērnam pamanītas problēmas ar dzirdi. Nenodarboties ar pašārstēšanu, jo kas dažreiz ļoti patīk vecākiem bērnus ārstēt mājas apstākļos, un tad var ielaist saslimšanas, un tieši gribētu uzsvērt tās dzirdes problēmas, kas var pēc akūtām iesnām sākties, un pēc tam jau atstāt sekas uz visu turpmāko bērnu dzīvi. Ir pēc akūta vidusauss iekais un var attīstīties tie saucamie sekretori otīti, kad krājās šķidrums vidusausī, un tas jau turpmāk ietekmē dzirdi un var būt saaugumu, hroniskas problēmas. Tas būtu tāpēc arī, un tālāk, ja ir dzirdes problēmas, līdz to tās jau ir mācīšanās problēmas, ja nepareizi valodas jau attīstība. Ja bērnam kavējas valodiņa, tad jādodas pie logopēda, kas veiks gan diagnostiku, gan nepieciešamo terapiju. Atnākot, protams, mēs vispirms iepazīstamies. Un notiek bērna tāda valodas pārbauda rotaļu veidā. Ja bērniņš ir tāds mazāks par 3 gadu vecumu, tad mums ir tāds ļoti objektīvs izvērtējums, kas saucams Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika. Bērniņš tiek izvērtēts ne tikai valoda, protams, subjektīvi un objektīvi iemeslu dēļ nav tas izvērtējums iespējams izdarīt, bet mēs izmantojam pārējās jomas, tas ir staigāšanas prasmes, roku veiklība, uztvere, sociālās prasmes, patstāvības prasmes, viss tas, kas vedina uz tādu raitas valodiņas veidošanos. Montessori kabinetā bērni var darboties gan individuāli, gan grupiņās. Šeit galvenais darbošanās princips ir palīdzi man izdarīt to pašam, tādējādi īpaši uzsverot bērna neiroloģisko aspektu. Bērna veselības centrs iekārtots mājīgi un omulīgi, lai bērniem vizīte pie ārsta būtu kā patīkams piedzīvojums. Vecāki savas atvases var pieteikt uz vizītēm pie logopēda, fizioterapeita un ausu deguna kakla ārsta par valsts finansējumu. Turklāt ik viens var iegādāties Veselības centra 4 klienta karti, kas katru mēnesi nodrošina īpašās cenas dažādiem pakalpojumiem. Veselības centra 4 filiāli Bērna veselības centrs atrodas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100.